Sveicināti, mani mīļie! Kur gan tik ilgi kavējāties? Neticu, ka bijāt aizmirsuši. Mani jau tik viegli nevar aizmirst. Ziniet, es un Cēsīs esmu vissenākā koka skaistule. Redzējāt manu rotu, godu un lepnumu? Nē? Ak, pareizi! Jūs nācāt no pagalma puses. Nu nekas. Pateikšu jums priekšā. Es par savām ielas puses durvīm runāju. Tas, kā pie tām tiku, ir garš un ne tas pareizākais piemērs, kā jādara. Bet jūs jau noslēpumus glabāt protat. Kad 18. gadsimta beigu pusē mani šetā nostādināja līdzās citām māsām, saimnieks vīrs ar apgriezieniem nevēlējās pieļaut, ka viņa namām durvis kā jau durvis. Vienkāršs un galvenais, ka stingri turas ciet un vējus nelaiž iekšā. Viņam gribējās, lai skaisti, bet tā rocība neļāva pasūtīt pie meistara kokā griestus dekors un greznus metāla rokturs kā bagātajiem namiem. Bet kādu reizi tavu sagadīšanos tur uz Rīgas pusi pa ceļam pie Kalēja apsīšu Miķeļa. Braucot, kā reiz jauns nams būvēts, un kā reiz visi namdari aizgājuši pusdienās blakus mājās. Manam saimniekam divreiz nebija jādomā. Redz, jaunas durvis pieslēdz ārpusē, pie sētas puses. Atrasts nav zakts, ņem ciet, ratos iekšā un uz māju prom. Par Kalēja apciemojumu aizmirstot. Kaimiņi vien nobrīnīties nevarēja par manām dāļu cakotajām durvīm, bet saimnieks tik kautrīgi liedzās, ka nekas jau īpašs tas nesot, ka viņa vienkāršais nams ar tādu graznumu lietu dižojas. Ja pareizi atceros, vēlāk saimniekam gan patiešām sametās kauns, ka labi tā darīts nebija. Tāpēc sakrājis vajadzīgo summu, viņš par paņemtajām durvīm īpašniekam atmaksājis. Pat ar uzviju, atrunādamies, ka viņam kāds krāpnieks tās gribējis pārdot, bet viņš, protams, to laikā atmaskojas. Beidzot atcerējos, ko es jums jau no sākuma gribēju teikt. Vai jūs zinājāt, kā agrāk mana iela saukt par Lielo Šķers vai blakus ielu? Bet tas tiešām mazu brītiņu. Drīz vien iegājās tagadējais nosaukums Lielā Līvu iela. Runā, kā tas par godu te izsenis dzīvojošajiem līviem. Tepat netālu bijis arī Līvu kalns. Tur, kur Rīgas ielai 40. numurs tagad. Bet to es tik no nostāstiem zinu. Pati jau te nemaz nebiju. Vēl es jums gribētu pastāstīt par plāteriem. Nu tie gan bija šeptīgi ļaudis. Pēc kara te saimniekoja. Pat parastās dienās mani slaucīja, mazgāja un posa, kā uz svētkiem. Plāteru Marijai kārtība bija svarīga lieta. Varbūt tāpēc šiem tik labi veicās tirgošanās. Ak jā, jāpastāsta jums. Marijai un Kārlim piederēja boda. Tepat viens mans gals bija tirgošanas un noliktavu telpām atvēlēts. Pārdeva kā jau pārtikas tirgotavā visu, kas ļaudīm nepieciešams, bet īpaši slavena Cēsīs bija viņa ar savām siļķēm. Šķirnes dažādas un katrai mājas sievietei savas iecienītās. Plāteriem bija paveicies ar zivju piegādātājiem, vai pareizāk sakot, Marijai. Vecais plāters jau nemaz nezināja, kāpēc tās labākās siļķes tiek viņiem. Viens no piegādātājiem bija Marijas jaunības mīlestība, ko viņa atraidīja plāteram pa labu. Tā nabaga vīrs visu dzīvi cerēja uz Marijas uzmanību, bet plāteriem tik pāris veikla vārdu, aci pamirkšķina, uzsmaida, un pirmās tās svaigākās un labākās siļķes pilsētā tiek viņiem. Vēlāk šī atvēra savu veikalu Rīgas ielā. Runā, ka vienīgie no vecpilsētas bodniekiem, kam 30. gados tiešām izdevās izsisties.
Nu, apsviedīgi bija tie plāteri. Žēl, ka pārvācās. Redziet, kādi izdarīgi ļaudis pie manis dzīvojuši. Par visiem man nemaz nav laika jums pastāstīt. Bet vienu jums saku, sliktus cilvēkus es pie sevis neņemtu. Tādus es pa gabalu jūtu. Priecājos, ka jūs šodien ciemos pie manis. Citādāk jau vientuļi paliek. Tāda veca un nogurus izskatos. Bet man ir daudz spēka un gribēšanas. Mani varētu atkal uzspost un vēl 200 gadu stāvēt uz talta un lepna pašā vecpilsētas sirdī. Tik jānāk jaunai plāterienai, kas ikdienu par maziem svētkiem padarīs. Es jau zinu, ka drīz tas notiks. Tā gribas, lai te atkal kūsā dzīvība, lai dib soļi, lai skan balsis, smiekli, lai atkal ir noslēpumi, ko rūpīgi sargāt. Jūs jau dzirdat, mute man tiešām ir, un apstiprina leģendu, ka arī sienām ir ausis. Tāpēc esiet uzmanīgi, ne visas sienas ir tik labas kā es. Uz redzēšanos, gaidīšu jūs atkal!